Šeit es jums parādīšu pareizu stikla tonēšanu šim Mercedesam, kā vajadzētu visam izskatīties. Pirmkārt, stop signālam jābūt perfekti izgrieztam, taisnam, ar nopaļotām maliņām, lai neredz neko no iekšpuses, lai griezums nav ne pa maz, ne pa daudz. Šim Mercedesam tika uzstādīta tumšākās plēves aizmugurējā daļā un priekšā 3M kristallaina, ar kuru varēs iziet apskati, un aizmugurē pašas tumšākās Lumar titānium ATR sērijas plēves ar 10 gadu garantiju. Visām šīm plēvēm ir 10 gadu garantija, gan 3M, gan Lumar plēvēm. 10 gadu garantija nozīmē, ka šī plēve nemainīsies, nelobīsies un 10 gadu laikā nekādā veidā nemainīsies. Šādi izskatās finišs, pilnīgi nekāda maliņa nav redzama plēvei, tādu taisu vienmēr, kas ir stikla bez rāmi, un šeit apskati varēs iziet 100%, 74%, jābūt ir 70%. Arī aizmugurē viss šīs daļa ir kustošā, vērot durvis pabīdās uz leju viss, un maliņām jābūt perfekti noslīpētām, lai neredz no nekādu atkāpīti. Šeit ir gaismas caurlaidījuma 5%, tā tas izskatās no iekšpuses, ļoti viss skaidrs un dzidrs. Tas ir pateicoties šīm plēvēm, ļoti skaidrs dzidrs caurskats ir Lumar ATR sērijas plēvēm. Šādi tas viss izskatās, tādai vajadzētu būt pareizai stikla tonēšanai šādai mašīnai un vairāk info iepriekšējos video šitajā profilā.